laiks sajusties uzvarētājam. Tu esi izturējis lielāko pārbaudījumu mūsu civilizācijas vēsturē. Pēdējos gadus tu esi diskriminēts, pazemots, publiski izsmiets, terorizēts, vajāts un cenzēts. Neskatoties uz to, šodien tu vari ar pārliecību teikt: es izdarīju pareizo izvēli. Lai izdarītu šo izvēli, vajadzēja milzumu daudz spēka. Pret tevi tika vērsta vislielākā psiholoģiskā terora un genocīda operācija cilvēces vēsturē. Tu šo uzbrukumu izturēji. Tu nostāvēji. Tu esi varonis, īsts gaismas kareivis. Lielākā daļa salūza. Tu atšifrēji, saprati, atpazini absolūto ļaunumu. Uz likmes bija tava dzīvība, un tu to nosargāji. Cik apbrīnojamai jābūt personībai, drosmei, gudrībai, milzīgam iekšējam spēkam, lai pretotos tik intensīvam teroram. Tu esi vislabākā sabiedrības daļa. Tu veidoji vēsturi. Tu esi tas, kurš dod cilvēcei cerību. Tu esi nākotne. Tādēļ uzdrošinies lepoties ar sevi. Adata ir nāve, ūdens ir dzīvība. Tu izvēlējies tieši to ūdeni, ko ļaunums tik ļoti nevarēja izturēt, kad centās visos iespējamos veidos pazemot, vajāt, iznīcināt. Lai šodien dzīvais ūdens kalpo par atmodušos dvēseļu saliedēšanās zīmi. Vēl jau nekas nav beidzies, un tieši tādēļ tas ir tik svarīgi šo uzvarētāju sajūtu izplatīt tālāk. Lepojies ar sevi. Mainām pasauli. Memory.